Ja tu lieto hormonālo kontracepciju, vai arī tevi neinteresē, kā notiek tavi fizioloģiskie procesi, jeb menstruālais cikls, vai arī tev ir vairāk seksuālie partneri, tad šis video nav priekš tevis. Bet, ja tev ir patstāvīgas seksuālās attiecības, ja tu nevēlies lietot hormonus un ja tu vēlies dabiski plānot savu ģimeni, tad mēs iesakam cikla datoru Daisy, kas nosaka tavas auglīgās un neauglīgās dienas. Katru rītu pieceļoties, šo digitālo termometru ievietojot mutē, 60 sekundžu laikā ir mērījums un ar algoritma palīdzību tiek noteikts tavs auglības status šai dienai. Šis mērījums tiek salīdzināts arī ar iepriekšējo dienu mērījumiem un iepriekšējā mēneša mērījumiem. Līdz ar to precizitāte ir vairāk kā 99%. Pasaulē cikla dators jau ir zināms vairāk kā 40 gadus, līdz ar to ir uzkrāta liela pieredze, uzlaboti algoritmi. Tas nav kaut kas jauns vai unikāls, bet ar šo te ierīci mēs varam plānot ģimeni gan tad, kad vēlamies atlikt grūtniecību, gan arī tad, kad plānojam tikt pie bērniņa, lai saprastu, kad ir ovulācija, vai ir ovulācija, cik gara ir pirmā, otrā cikla fāze. Šie te dati tiek uzkrāti vairāku gadu garumā, tā kā cikla datoriņš kalpos vairākus gadus un dos jums ieskatu gan par savu veselības stāvokli, gan par savu auglības statusu, un nevajadzēs izmantot hormonus, nevajadzēs izmantot svešķermeņus, jeb lietas, kas var ietekmēt veselību. Tā kā pilnīgi nekaitīgs veselībai, dabīgs, ātrs, ērts lietojums ikdienas mērījumiem.